latvieši vai šī te ir, mēs esam saules tauta. Mēs kaut kā netīšām, es visu dzīvi esmu svinējusi saules godus. Ja, die lettische Heilkunde ist Kräuterheilkunde, Naturheilkunde. Eine alte Kräuterfrau hat mir mal erzählt, sehr wichtig für unser Leben ist die Freude und das innere Gleichgewicht mit sich selbst und der Natur. Mani sauc Kristīna Sīle. Es parasti saku, ka es esmu pirtniece, astrologs un seno un mūsdienu rituālu vadītāja. Un es šobrīd dzīvoju senā lauku sētā, un mans mazdēls ir 7. paudze, kas dzīvo šajā vietā. Tad cik nu vien iespējuši šie sētas ļaudis ir glabājuši un sargājuši šo sētu, lai viņi paliktu tieši tādi, kāda viņa ir šobrīd. Un arī es cenšos, cik ir manos spēkos, saglabāt, lai manam mazdēlam un viņa dēliem, bērniem arī saglabātos šī vieta. Jo šeit katra taciņa ir ar savu stāstu, un šo sētu sargā lieli seni koki. Teikt, ka šī vieta ir tāda īpaša vieta, kur arī ir īpaši seni gari. Latviešiem pirts ir viena no svarīgākajām vietām. Main point in the traditional sauna is that it's more like a mother's womb. It's dark, it's humid, and it's warm. Tad varbūt ar ko viņš ir, kāpēc viņš ir atnācis pie mums. So why are you here, Alistair? Can you tell us? Because I think I'm answering a calling. Vai mēs varētu, vai viņam tas atsaucās, vai varētu teikt, ka viņš ir pazaudējis kādas savas dvēseles daļas dažādos notikumos, un līdz ar to viņš ir arī pazudis no sava ceļa. Do you feel like you lost your soul in all these life events? Pieces of soul, yeah. Yeah. Piemēram, pie sievas, piemēram, kādos citos notikumos, ja? For example, the divorce and some other traumatic Well, events. all the way through my life about Yeah. the trauma. So And recently, basically, rather than, like I've been told by some people, that it all has to come out and that sort of thing, what I'm trying to actually do is not bury those traumas deep or something, because then they're there. What I'm trying to do is work them through so that they dissolve. Yeah. Latviskā pirts ir vieta, kur cilvēks atgriežas pie sevis, un tad atgriežas pie sevis, un tas ir mirklis, kad dvēsele sarunājās ar Dievu. Un tajā mirklī, kad augums ir nomazgāts tīrs balts. And in the moment when your body is like cleansed and clean and fresh. Atgriežas, tad dvēsele atgriežas savā pirmotnējā spēkā. In that case, your soul comes back to your primal state, basically. Un cilvēks var piedzimt no jauna. And in that moment, It kā piedzimt. your person, you can rebirth. Nu, ka pajautājam, kāda viņam ir pieredze ar pirti. What's your relationship with saunas? Good. I know saunas. I've been to Latvia before and had sauna rituals before, Yeah. and I mean, With different sauna masters. And, yes, yeah? yes, yeah. But in Latvia, and it was fantastic. I go to the sauna in Germany as well, but public saunas, it's completely different. It's just like a service. It's just.
Yeah, but you kind of know how to feel in warm places and how to handle it, right? Yeah. Have you tried like a contrast with cold water? Yeah. Yeah. You know, Did you like it? Yeah. I know for a fact that when I'm in the sauna, I do feel very connected through the steam. I think there's something about the heat and the steam together that makes me feel definitely connected and peaceful. Definitely. It makes you to be humble. That's and right, be in that present moment. Yes. Yeah. We will finish up teas, and as you will be ready, we can start the process. Jo pirtī piedzimst, senos laikos pirtī dzima, un visi procesi, kas viņam notiek līdz nāves dienai, kad arī viņš jau aizgājies, tiek apmazgāts pirtī, un no pirts dažās tradīcijās ir tā, ka pat no pirts tiek izvadīts izvadīts. Pirts ir vieta, transformācija vieta. Tātad mēs vienmēr atgriežamies it kā mātes dzemdē, jo arī mātes dzemdē ir maza, tumša telpa, mitra, silta, un atkal šeit šis mūsu augums atcerās šo sajūtu, kad es esmu drošībā. If there's one thing that I'm really hoping to get out with it is to be able to deal better with addiction. The principle what I live is that you need to be in control of the substance. That's right, yeah. Not the substance is in control of you. Yeah. And with saunas, that's the most natural drug, literally. Because in this process, you get different state of mind. Absolutely. And it's huge boost in happy hormones, right? In dopamine, in endorphins. That's right, yeah. It's adrenaline as well when you go in the contrast, and it's different state of mind which you need to go with it. You need to go with the flow. You need to let go. But what you're saying, let me just come back to something you were saying about the fact that a sauna on its own, I absolutely believe can also be a psychedelic experience. Absolutely. And the first proper sauna that I had in Latvia was done by a very, very good sauna woman. And when I come out of there, I can honestly say that it's the first time in my life that I felt high. Like I'd smoked weed or like I'd had some substance. I felt absolutely high without anything at all. You know, it was definitely very, very powerful. Pirtī, tātad mēs vienmēr varam, vienalga, kas ar mums ir noticis, mēs ejot pirtī, mums pirmām kārtām atverās āda, atverās poras, atverās augums, un caur to mēs varam tātad to procesu, kas mums ir nepieciešams, arī notransformēt. Tā pirts ir atzimšanas vieta, kur mēs vienmēr varam jebkuru vietu labāk strādāt. Tikpat, kā latvieši senāk gāja katru sestdienu pirtī, viņi visu nedēļu smagi strādāja, bet tad izsildoties, paņemot īpašās zālītes, paņemot īpašos augus un slotas, viņi izsilda savu ķermeni, tās kaitas mazinājās, respektīvi. Ja? Tātad viņam tā bija visu laiku profilakse. Jodī brauca tumšajā inaksniņā. Ai,
tu stāvēji maliņā. Tu stāvēji aijā maliņā, arasoji zobentī. Aijā rīdi rau, arasoji zobentī. Tu sacirti, aijā joda mātī, deviņos gabalos. Aijā rīdi rau, deviņos gabalos. Apslacī, aijā brūnu svārkus ar tām joda asinīm. Die meisten Heiler, heiltätigen Leuten, die etwas mit Gesundheit gemacht haben und anderen geholfen haben, die haben immer nicht immer, aber meistens in Dampfbäden und Schwitzbäden gearbeitet. Viņš tīk savā divenā tīrs tās augumiņš no sešām ļaužu sarunām, no neveiksmēm, no nerašām, no slimībām. Sidraba ūdens, sidraba augums, sidraba augums, sidraba ūdenī, sidraba ūdens, sidraba augumā, sidraba augums, sidraba ūdenī, sidraba ūdens, sidraba augumā, sidraba ūdens, sidraba augumā. Krist! Can you slowly then turn around? Da kann man auch besondere Antworten bekommen für das Leben. Auch wenn man Krankheiten hat, kann man die richtigen Mittel finden. Und deshalb wurde auch Dampfbad in der lettischen Heiltradition als Heilort benutzt. Es war eigentlich das wichtigste Heilort in Lettland. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, tev pašam stipri vārdi, dabotāji, guni, kūri, caurkmeni, dūmu, kūku, caur mēnesi, diegvēri. Tur atrad to zālīt, kas tev deva veselību. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, tev pašam stipri vārdi, dabotāji, guni, kūri, caurkmeni, dūmu, kūku, caur mēnesi, diegvēri. Tur atrad to zālīt, kas tev deva mīlestību. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, tev pašam stipri vārdi, dabotāji, guni, kūri, caurkmeni, dūmu, kūku, caur mēnesi, diegvēri. Tur atrad to zālīt, kas tev deva aizsardzību. Nos no prāta, nos no sirds, nos no balss dvēselītes, lai palika augumiņš kā balts paladziņš. You're gonna put one time head under the water by yourself. Nice, exhale, far, nice, and now just lay down. Close your eyes and breathe. Okay, slowly open your eyes. Nice, exhale. Very good. If you need, you can. Nice. Good. Der wichtigste Teil des Dampfbades in Lettland ist der Dampf. Dieser Dampf im Dampfbad bedeutet dasselbe wie Geist. Dasselbe Wort, Geist und Dampf im Dampfbad. Und das bedeutet auch, dass Dampfbad hatte früher nicht nur diese körperliche Bedeutung, aber auch diese seelische, psychologische Bedeutung. Da ging man nicht nur, um seinen Körper zu reinigen, zu waschen, ja, da ging man auch um diesen Kontakt zu bekommen mit Ahnen, mit Göttern. Arī senajās dainās ir šīs tautas dziesmas, kurās tiek runāts par to, ka
pirtī eju, pirtī teku, pirtī baltu mazgājos, pirtī man dvēselīt ar Dieviņu runājās. Da wasche ich mich weiß. Und das bedeutet nicht nur körperlich, aber auch geistig sauber. Ich wasche saubere ganz meinen Raum, ja. Tā ir vieta, kur satikt Dievu. Tajā mirklī, kad mēs nomazgājam tīru savu augumu, mūsu dvēsele var sarunāties ar Dievu, bet Dievs jau kur ir, Dievs ir šeit. Un līdz ar to mēs varam tikt klāt jebkurai, tātad atjaunot savu pašdziedināšanās spēku un jebkuru citu procesu. Mit Hilfe von Heiler, Heilerin wird eigentlich der innere Heiler in mir selbst geweckt. Perfect, my man. How you feel? Good. Very nice. And I will take this off, and when you feel ready, and you go with her to the swings. She's gonna hold the swings. You're gonna sit down and put yourself in center of the swings. Okay. After the last process, you go there in the swings where you just feel out your new self. Es esmu dzimusi Latvijā, es esmu dzimusi šajā fantastiskajā zemē, un man ir ļoti svarīgas šīs zemes tradīcijas un visas informācijas, ko spēj nodot no mūsu senčiem. Un latviešiem, diemžēl, ir ļoti maz pierakstīta vai nodota informācija, kā ir jāveido rituāli, kā sanāk dziedināji, kā cilvēki izmantoja augus, jo tā visa lieta parasti tiek nodot no mutes mutē, un kaut kādā, protams, laikā, kad to nedrīkstēja izmantot, tika iznīcināta. Un līdz ar to dainas ir vienīgā tāds unikālais materiāls, caur kuriem mēs vispār varam saņemt kaut kādu jau informāciju no senčiem. Jā, lūk, un šādās grāmatās vārds pie vārda mums ir tūkstošiem dainas, kurās tad arī ir iekodēta visa tā informācija, kādu mēs varam no senčiem saņemt. In Lettland haben wir sehr viele alte sakrale Volkslieder. Ja, insgesamt haben wir über 1 Million Volkslieder, aber nicht alle sind sakrale Lieder. Aber die sakrale Lieder, die sind ja wie überall in der Welt sakrale Texte, die sind meistens Vierzeiler, die sind voll mit Metaphern. Dainas ir dažādas. Dainas ir kā parasti dzejolīši. Dainas mēdz būt kā izklaides. Un dainas ir kā ļoti kodēta īpaša informācija, ko, diemžēl, neviens mums nav iedevis šīs atslēdziņas, ar kurām mēs viņas vienkārši varam atslēgt. Man ir tautas dziesmas, kuras es dziedu pirtī, jau es teikšu 10 gadus,
Un tikai pēc 100 vai 200 reizes man atļauj atvērt kādu atslēdziņu, un es saprotu, ko nozīmē šis vārdu savienojums. Latviju dainās ir, protams, ir visa informācija, bet mums iztrūkst kaut kādi gabaliņi. Un satiekot citu tautu kolēģus arī, kas arī tieši tāpatās strādājot ar šīm savām tradīcijām, mums ir nedaudz, viņiem ir nedaudz, un mēs varam kā pa maziem puzles gabaliņiem salikt atpakaļ arī senos rituālus un senos instrumentus. Un es gribētu teikt, ka mēs šobrīd arī radam jaunus instrumentus un jaunus paņēmienus, kā atgriezt mūs pie tās dabas spēka, jo Getting here is absolutely blown my mind. This for me is paradise, this place. Absolute paradise. Today we've got the Amanita ceremony going on. I've done ayahuasca ceremonies in the past. When I think about people that are happy to fly long-haul flights halfway around the planet and then drive miles on bad roads and then trek for hours then to a jungle to take part in ayahuasca ceremonies there. Fact being is, I thought to myself, this is exactly, it's just as good as that. It's right on the doorstep for a start. It's in Europe. This is more suited to where I'm from. I've got the option here of backing out. I've got the option of saying, well, okay, I don't really feel like doing the Amanita. I'm a bit worried about it. And for that reason, I think I'm going to leave it. And then I'm probably going to go home and then really regret that, not taking that opportunity. And for that reason, yeah, I'm going to do it. I'm going to go full on and step up to the mark and get as much as I possibly can out of this. Mani sauc Ilga, un es ar dabu esmu pazīstama un tuva jau daudzus gadus. Es esmu biologs pēc profesijas, un pie Mušmirē mani atveda pirtiņa, jo mans sevis iepazīšanas ceļš sākās ar pirtīm. Un 2015. gadā es sāku mācīties pirtsskolā, un drīz pēc tam mani uzmeklēja sarkanā mušmirītībā, Amanita muscaria, un izraisot ļoti dziļu un neatvairāmu interesi par sevi. Un tā sākās arī mani meklējumi un draudzība ar viņu, kas turpinās vēl šodien, un pa šo laiku ir tikai un vienīgi pieaugusi spēkā. Esmu arī reiki skolotāja, un es priecājos par šo gaismas kanālu, kurš jau arī ir kādu laiku ar mani. Un es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs ar mušmirīti spējām atrast vienu otru, jo mušmirīti ir gaismas augs. Try to connect with your heart and soul, and the first thing what we need to do is make connection with your higher spirit. Yeah. Okay. And you can drink all the tea in one time, or separate. I will be in connection with plant, and if you will need more, then you can receive more after some time. Okay, I'm here in my consciousness. My name is Alistair, and my intention is to deepen and strengthen my spiritual understanding of myself. Kopā
ar sarkano mušmarīti Amanita muscaria garu. Es lūdzu pērkondievu. Es lūdzu mātu zemi. Es lūdzu uguntiņu. Es lūdzu ūdentiņu. Gaisu un vēju. Atbalstīt mūs šajā ceļā. Tāpat vienkāršais intereses nav nozīmes. Var to darīt, tā paskatīties, bet tad arī rezultāts būs tāds starp ne šis, ne tas. Bet savukārt, ja ir noteikts nolūks, tad ejot ar šo nolūku šajā ceļojumā, cilvēks saņem norādes, atbildes uz savu izvirzīto jautājumu. Varbūt arī, ka atbildes neatnāk uzreiz šī procesa rezultātā. Varbūt, ka šīs atbildes nāk kaut kad pēc tam. Caur, dziesmu vārdiem, caur zīmēm no visuma, un kas kaut kādā veidā liek cilvēkam saprast, kas tad viņam ir jādara ar attiecīgo jautājumu. Savukārt Latvijā sarkanā mušmere no vienas puses ir noteikti izmantota dziedniecībā, senajā dziedniecībā. Kaut gan arī tautsdziesmās runa iet par mistisku sēņu zupu, kura tiek vārīta īpašos gadījumos un pasniegta ar sudraba karotēm. Tā kā tas ir, latvieši ir vēl joprojām vienkārša un patiesa tauta, kur savā ikdienā lieku greznību neizmanto. Un tāpēc jau šādu sudraba karošu pieminēšana liecina par kādu īpašu gadījumu, īpašu rituālu, kura laikā tas tiek izmantots. Tas, ar ko es strādāju, ir vieglas ceremonijas. Es nevedu cilvēkus ļoti dziļos, smagos, psiholoģiski smagos ceļojumos. Es strādāju ar šo vieglo pieeju, nosacīti vieglo, kas ļauj palikt pie pilnas apziņas un pašam vairāk vai mazāk sekot līdzi, bet tomēr būt tādā šajā sajuši auga ietekmi. Tie ļaudis, un tautā mēs viņus saucam par šamaņiem, kā viņi un augu sievām, kā viņas ir strādājuši ar augiem. Tas ir caur ceremoniju. Mušmerīte ir ļoti iejūtīgs skolotājs, un visus, kuri vēlās ar viņu sadarboties, viņa ieaicina savā laukā ļoti pamazām, un pamazām ir iespējams arī sajust viņas iedarbību. Vēlētos teikt, ka viņa perfekti māk atrast tieši to problēmu, kura cilvēkam tajā brīdī ir aktuāla, tieši to jautājumu. Un, tas veids, kā savienoties ar mušmerīti, ir divējāds, tādu pamatos. Ir šis mikrodozings un ir makrodozings. Ja mēs runājam par mikrodozinku, arī tas ir dziedinājuma veids. Tikai cilvēks, lietojot mikrodozingu, iet un veic savas ikdienas darbības. Un tad, ja tas ir mikrodozings, tad pirmajā nedēļā mušmerīte izceļ ārā šo problēmu, kas ir cilvēkam, vai tā ir psiholoģiska vai veselības lieta, un šis augs strādā ar šo izcelto problēmu, piedāvājot dažādas situācijas, kā cilvēks var risināt šo jautājumu.
Un, attiecīgi, cilvēkam tiek piedāvātas situācijas, kuru laikā viņam ir iespēja augt, viņam ir iespēja atbrīvoties no šīs psiholoģiskās traumas. Un tad cilvēks turpina lietot un turpina dziedināties. Savukārt, ja mēs runājam par makrodozingu, un tas sākās no 3 gramiem un uz augšu, tā jau ir ceremonija. Un varbūt es vēl varu piebilst, ka man ļoti patīk, pat man mušmirīte ir pateikusi priekšā, ka viens no labākajiem veidiem, kā tieši veidot manas ceremonijas, ir viņas savienot ar pirti. Un bieži vien pirms ceremonijas es piedāvāju pirti rituālu. Ceļojums ir atkarīgs no devas daudzuma, no tā, cik daudz cilvēks pirms tam jau ir bijis pazīstams ar sarkanās mušmiras garu, un arī no tā, kādā psiholoģiskajā stāvoklī cilvēks atrodas. No tā ir atkarīgs, cik dziļi notiks ceremonija. Un procesa laikā parasti tas ilgst apmēram +- 2 stundas. Arī to garumu ir grūti precīzi noteikt. Bet šī procesa laikā cilvēks nomierina savu prātu. Un tas ir galvenais apstākļus, lai cilvēks varētu savienoties ar auga garu un reizēm saņemt atbildes uz jautājumiem, kuras varbūt viņam visas atbildes jau ir mūsos, kuras ir pašā cilvēkā, kuras pats viņš jau zina pēc savas būtības. Kādreiz senajos laikos tas bija šamaņa rituāls, šamaņa ceremonija, un augu baudīja tikai šamanis, pirms tam savācot jautājumus, un tad viņš gāja šajā augu meditācijā, un pēc kāda laika viņš nāca ārā no šīs meditācijas un varēja atbildēt, pastāstīt, dot atbildes par šiem jautājumiem, kas pārējos ir uztraukuši. Savukārt šodien, kad visums ir atvēries priekš mums visiem daudz plašāk un ir ļoti plāna šī robeža starp pasaulēm, tāda iespēja doties pie saviem gariem, pie senču gariem, pie augu gariem, pie augstākiem spēkiem pēc atbildēm ir jebkuram, ja vien viņš ir izteicis tādu vēlēšanos. Tāpēc es domāju, ka šis sarkanās mušmiras stāsts caurvīja ļoti daudzas tautas un vieno šīs tautas, gluži kā sēņu micēlijas zem zemes. Latvieši vispār bija tādi viensētnieki. Viņi dzīvoja saimēs vai ciltīs vai tādā mazā kolektīvā. Ja? Un šī te mazā saime tad arī kopā svinēja šos svētkus. Mēs kaut kā netīšām, es visu dzīvi esmu svinējusi saules godus, un kaut kā pilnīgi netīšām
pat nesapratu, kurā mirklī ir tā, ka mums ir izveidojusies šī tradīcija, kad mēs aicinām ikvienu, kas vēlās ar mums kopā, iziet šo te saules godu ciklu. Tāpēc mēs savā sētā organizējam tādus pasākumus. Tad mums ir tapis tāda ļoti spēcīga vieta, kā Evertu labirints, kurš arī bija lolots vairākus 10 gadus, tikai nekādīgi nevarēja saņemties, jo ir zināms tieši, cik jāiegulda enerģijas. Un šis te labirints ir šobrīd atvērts kā turisma objekts, kur jebkurš cilvēks var atnākt un iziet šo te ceļu, satikt savas 4 stihijas un iegriezt enerģiju jebkuram projektam. Šī vieta pati it kā aicina, lai šeit nāktu arvien vairāk cilvēki un radītu kopā prieku, priecātos un gūtu kādu, es nevaru izdomāt, dziedinājumu varbūt, ja? Tas varbūt tā skaļi skanēs, bet dziedinājumu vai atgriešanos pie dabas. Now we're going back and then again Down. Yes, down. Where do I tuck it in, first of all? Somewhere where you can put it under. It may be there. Here? But I will try with Take this that one? Yes, it will be easier. I feel very happy at the moment. The energy of this place is absolutely fantastic, and it's very, very encouraging to be in a place like this. It kind of brings it home that the world is not altogether a bad place. You know, there are places that are really not very nice at the moment, but this kind of also makes you realize that, yeah, there isn't war and suffering going on everywhere, that there are places like this still on our planet where we can come and recharge. Yeah, so this morning, I can really feel that the mushroom is taking effect, it's working. The fact that I felt very, very connected this morning. I was down here, I was awake just after 5 o'clock this morning, and it was just absolutely fantastic. The feeling of connection with nature at the moment is almost overwhelming. The swallows that are nesting just outside my window there came down and literally were flying through here so fast and catching mosquitoes as well, which was really nice. There was about 5 or 6, I think, flying in between here this morning, and when I was lying down, they were catching the mosquitoes, sometimes flying like this far above the top of my face, which was very, very special. Pirmā mana profesija, es biju friziere. Dzīvoju Rīgā, pilsētā, un ļoti mīlot savu darbu, es strādāju diezgan daudz. Un esot par frizieri, cilvēkam ir tā, ka viņš atnāk pie friziera, nogriež matus, un pēc tam aiziet priecīgs, bet frizieris paliek ar šo te informāciju. Un līdz ar to sanāk tā, ka es nezināju, ko ar to darīt. Un tajā mirklī es sāku mācīties astroloģiju, iepazīt akmeņus, iepazīt augus, iepazīt senās tradīcijas, līdz es nonācu līdz pirtī. Un tā es pametu absolūti visu darbu Rīgā un pārvācos uz savu vecstāvu māju, kur jau es dzīvoju kādus 12 gadus. Ja, die lettische Heilkunde ist Kräuterheilkunde, Naturheilkunde. Am meisten wird da mit Naturmitteln geheilt. Alles, was man in der Natur findet, und besonders mit Kräutern. Das, was besonders hier in dieser Zeit ist, dass man erzählt in der Tradition, dass in Sonnenwendenzeit alle Kräuter haben Heilfähigkeiten. Senie latviešiem, piemēram, nebija vajadzīgas meditācijas,
kur viņš aiziet telpā, nosēžās kaut kādā pozā un iedomājās, ka viņš ir pļavā, kad spīd saulīte, kur smaržo puķes. Senais latvietis vienkārši cēlās ar sauli un gāja pļavā strādāt. Viņš satika šīs puķes, viņš smaržoja šīs puķes, viņam nebija ētriskās eļļas vajadzīgas, jo viņš visu laiku esot strādājot dabā, viņš saņēma šo dabas spēku. Ich bin Ethnologin. Ich habe eine Forschung über die lettische Heiltradition gemacht. Eigentlich ist das die erste Forschung über die Tradition. Das ist jetzt auch ein Buch. Und das hat meine Tochter gezeichnet, das alles. Das ist unsere Zusammenarbeit. Die Beifußblätter, ich habe im Traum gesehen, dass das Buch ist in Beifußblättern eingepackt. Und da sind da auch die schönen Beifußblüten und das Jahreskreis, auch eine Tradition, was man wann macht in der Tradition. Forschung war eine Dissertation. Und warum die erste Forschung über Heiltradition? Weil in Lettland wurde die Heiltradition sehr lange verboten. Durch ganz Geschichte eigentlich, ja, seit 13. Jahrhundert, als der christliche Glaube hier kam und mit verschiedenen fremden Mächten und mit fremden Herren, dann wurden viele verschiedene lettische Traditionen verboten und dann wurden die weitergegeben nur in der Familie. Und auch die lettische Heilkunde. Besonders wurde sie in der Zeit der Inquisition verboten. Und auch in der Sowjetzeit war alles, was mit Volksmedizin zu tun war, alles war verboten. Und dann hat man gesagt, du musst so eine Tante auf dem Lande finden. Und da wusste man schon, was damit gemeint war. Viele traditionelle Sachen, alte Weisheiten, verschiedene lettische Traditionen wurden als Trotz gegen verschiedenen fremden Herren behalten und weitergegeben. Und es war so wie ein Gemeinschaftsgefühl, ja, weil wir halten uns zusammen. Jetzt singen wir diese Lieder zusammen und die sind nur unsere Lieder und die anderen verstehen das nicht. Und so haben auch die Leute das verstanden, dass die Lieder uns Kraft geben, die Traditionen uns Kraft geben, weil das ist unsere Ahnenkraft. Jau senajiem arī, pirmām kārtām, jau senajiem druīdiem ir druīdu kalendārs, kurā ir katram kokam ir sava enerģija, katram kokam ir savs gars. Tāpat kā cilvēkam ir miesa, gars un dvēsele, tā arī kokiem. Un, ja cilvēks dzīvo, tur, pieņemsim, plus mīnus 100 līdz 100 gadiem, tad koki dzīvo 300 un pat vairāk gadus. Tātad koks ir redzējis manus vecākus šeit esam, un ir koki, kas redzējis manus mazbērnus, ja? Un, jā, redz, jau uzreiz jāraud ir. Un, tāpēc arī viņi ir vecmāmiņas, vectētiņi, jo tikai, ja mēs tā sentimentāli runāsim, tad es šogad iestādu koku, es viņu glāstu, es viņu laistu, un pēc 7 paudzēm kāds pie viņa ies un teiks vecmāmiņa. Nu, un tad es arī esmu tāda pati liepiņa tur, kā tur kaut kur, jā, un tad mēs ar viņu tā runājam. Un ir ļoti, pirmkārtām jau ir ļoti daudz senas tradīcijas, dziedinošas tradīcijas, kurās jau ir gadu tūkstošiem rakstīts, kad pie ozola ir jāiet smelties spēks, pie apses ir
apse ir attīroša, ja egle noņem skumjas, un egle vispār ir kā tāds transformācija koks, viņš piedalās katrā transformācijā, kad gan kāzās, gan bērēs, ja, un līdz ar to, nododot šīs zināšanas, mums atkal ir vieglāk piedzīvot savu dzīvi. Un dzīvot ir vienkārši, palielam. Lettland und Baltikum wurde sehr spät christianisiert. Das war Anfang 13. Jahrhundert. Kamen diese Kreuzritter mit christlicher Glaube hier ins Land. Die konnten das nicht so einfach hier reinführen, weil die Letten oder Balten hatten auch so einen Himmelsgott und Mutter Erde und verschiedene andere Gottheiten, die sehr verbunden mit Natur waren. Und dann dauerten diese Kämpfe 100 Jahre. Kreuzzug und Kämpfe, wie christlicher Glaube hier reingekommen ist, dauerte 100 Jahre. Krieg, Blut und das alles. Und wenn man mit solcher Gewalt und viel Blut ins Land kommt, dann kann man ja auch nicht richtig daran glauben. Was ist dann das für eine Glaube, was mit so viel Blut hereinkommt? Herren sagen, ihr müsst in die Kirche gehen. Bis 15. Jahrhundert haben die Letten noch immer eigene Rituale weitergeführt. Die wollten keine Hochzeit in der Kirche, kein Begräbnis oder sowas mit Kirche machen. Das war meistens die alten Traditionen. Hat mein Großvater mir erzählt, dass eigentlich die göttliche Kraft ist in der Natur. Es war noch immer so lebendig, die alte Lebensvorstellung, ja, Lebensanschauung. Und er hat gesagt, ja, wir müssten manchmal in die Kirche gehen. Ich ging auch dort und ich mochte da die Musik. Ich ging in die Kirche und habe die Musik gehört dort. Aber mein Gott, das ist an diese Eiche, diese Linde in unserem Wald. In Lettland wurden und werden noch immer die verschiedenen Jahresfeste gefeiert. Und die sind mit Sonne verbunden. Genauso wie jetzt in Sommersonnenzeit wird die Mutter Sonne sehr geehrt. Senā latviešu tradīcija ir tāda, ka īsāko Jāņu nakti ļaudis kur uguns un visu nakti dejo, lai sagaidītu saulēktu. Sagaidot saulēktu, tātad saulīte ir sagaidīta, un visticamāk viņi ir noguruši un iet gulēt. Savukārt mūsu sētā ir jau ļoti daudzus gadus šāda tradīcija garāko saules dienu kopā ar sauli izstaigāt, jo tas ir daudz grūtāk nekā nodejot īsāko nakti. Un mēs sākam ar to, kad mēs sagaidām saulēktu. Tas ir īpašs mirklis, šīs saules spēks, kas ir saulēktā, Jāņu dienas saulēktā, kad viss, tātad saulīte ir kulminācijā un visa daba ir šī tāda auglības enerģijā. Mēs ejam peldēties upē, kur ūdens tek no austrumiem. Tātad, lai šī saulīte, kas nāk, lai viņa no mums ļauj visu lieko, lai mums ir pēc iespējas vairāk augumā vietas, kur ienāk šai saules enerģijai. Un tātad mēs sveicam sauli. No savas mazās saulītes caur šo elpu, lai aiziet sveiciens šai saulei debesīm. Un līdz ar šo, lai savienojās tava mazā saulīte ar šo saulīti. Mēs mazgājamies rasā, mēs vācam brunču malās
rasu, lai visu gadu būtu šis spēks. Mēs vācam augus, veidojam ziedu vainagus, pinam vijas dažādas, nesam mājās, pēc iespējas vairāk augus un taisam tādu maģisko dzērienu, saules ūdeni, kurā tad mēs savāktos augus, aplejam ar ūdeni un ļaujam saulītē viņus tā kā apspīdēt. Jā, latviešiem saulīt mana krustamāte, ja? Parasti saka, tad saule ir dzīvības devējs, un saule rada siltumu, un saule samīļo, saule spēj iedot šo te spožumu, tādu tā kā, mīlestības gribētu teikt. In Lettland können wir sagen, Mutter Erde, Mutter des Windes, ja, Luft, Wind, Mutter des Wassers, Mutter des Feuers. Mums arī starp latviešu dievībām, piemēram, ir pieminēta sēņu māte, kas dzīvo mežā, pēc kuras cilvēki dodās pēc padoma. Un, ja mežā nomirst sēņu māte, tad tāds ticējums, ka tad tur sēņu vairāk nav šajā mežā. Un, ir latviešiem gan sievietes, gan vīriešu kults dievībām, pērkona dievs un tēvi dievībās, bet arī šis mātes kults, Māra, Laima, Dēkla un arī, ko es pieminēju, šī pati sēņu māte, tas viss ir sievietes. Mara, die ist für diese stoffliche Erscheinungen der Welt verantwortlich, für die stoffliche Natur, für Gesundheit, für Frauen, für Geburt. Laima ist unsere Schicksalsgottin. Sie ist für das Schicksal und das Leben und das alles, was man hier erlebt, verantwortlich. Laima und Mara, beide werden gebetet, wenn ein Kind geboren wird. Latviešu tautai vispār ir tāds kults, teiksim, māšu kults, jo mums ir ūdens māte, zemes māte, vēja māte ar saviem 8 dēliem. Woher kommt das? Das kommt vom Matriarchat und das zeigt uns, dass es ist eine sehr alte Glaube, was hier noch immer erhalten geblieben ist. Jā, mūsu mājās Jāņus mēs svinam savienojot senās latviešu tradīcijas ar mūsu sētā radušās. Daudzas tradīcijas, pilnīgi viss, ko mēs darām Jāņu dienā, apzināti, neapzināti, tas stiprina vai spēj izmainīt mūsu tā kā, iesūnojušo daļu. Un katrs mirklis ir kā maza pārdzimšana. Tā ir tāda tā kā iniciācija. Ja es esmu dienas vidū, tātad man nav ēnas šajā mirklī, un es varu piedzimt no jauna. Un simboliski mūsu smadzenēs mums ir neironu savienojums par to, ka es tagad piedzimšu, es esmu jauns. Tātad es esmu no nulles. Un jebkuru procesu, kur mēs nedaudz atgādinam savam ķermenim šos te pirmatnējos sākuma procesus.
Un Jāņos arī es varu piedzimt ar savu jauno enerģiju. Un tāpēc ir izveidoti šie te līdzīgi kā dzemde, šis te ceļš, caur kuru mēs katru reizi varam izejot, mēs varam it kā, mums izveidojas neironu savienojums, es esmu piedzimis no jauna. Tad pa dienu, kur saime, gatavo ēdienu, sien sieru, cep pīrāgus, gatavojās. Man vajag viņu iekšā tur. Jā, bet lai ļukš netaisa. Bērni pēc ka no īstā piena, no īstā lauka piena. Eine alte Kräuterfrau hat mir mal erzählt, dass sehr wichtig für unser Leben ist die Freude und das innere Gleichgewicht mit sich selbst und der Natur. Genau diese tiefe Verbindung mit der Natur, das habe ich von meinen Ahnen geerbt und das ist sehr wichtig. Das erzählt uns sehr schön auch ein Volkslied über Gottheit Mara. Das Zimmer von Liebe Mara oder Mutter Erde ist voll mit kleinen Wiegen. Und wenn sich eine ein bisschen bewegt, dann schaukeln sich alle mit. Die Frage war über Ringelnatter. Ja, das ist eine heilige Schlange in Lettland. Und in alten Chroniken wurde beschrieben, dass die alten Letten, die sind ganz merkwürdig, die haben zu Hause Ringelnatter und Kröten. Und die halten Ringelnatter und Kröten als Gottheiten. Was bedeutet das? Das zeigt uns auch dieser alte Kult von Mutter Erde. Weil Ringelnatter und auch Kröte, die sind Offenbarungen von Mutter Erde, von diesem Erdprinzip. Ringelnatter wurden tatsächlich zu Hause, in der Nähe vom Haus, gerne gehalten als Symbol für Hausgeister. Da sind Beschreibungen, da wurde auch Milch gegeben und auch andere Gaben wie normal für verschiedene Gottheiten. Hier zum Beispiel habe ich auch ein Ringelnatter. Die symbolisieren nicht nur Mutter Erde, aber auch Fruchtbarkeit, auch Weisheit. Ringelnatter mehr für Weisheit, für diese alte Weisheit, Ahnenweisheit würde ich sagen. Zum Beispiel, ich habe hier Kröten in meinem Gürtel, da sind kleine Kröten hier. Ja, sieht man. Und Kröte, das ist die Verbindung. Da sind 2 Brunnen und 2 Kröten. Und das ist Spiegelbild. Spiegelbild von Brunnen ist Kröte. Und Spiegelbild von Kröte, wenn man webt, ist Brunnen. Durch Brunnen geht ein Mädchen in Unterwelt, in Jenseitswelt und trifft da verschiedene, in deutschen Märchen Frau Holle, in lettischen trifft sie verschiedene lettische Krafttiere und Gottheiten. Das ist Übergang auf die andere Ebene, auf Jenseits. Und die Brunne verbindet uns mit unseren Ahnen. Auch die Brunne kann uns auch mit unseren Gottheiten verbinden. Ja? Und deshalb ist die Kröte wie ein Botschafter. Der geht durch Brunne und kommt mit Botschaft von Ahnen, mit Botschaft von Mutter Erde. Die beiden waren heilige Tiere in Lettland, weil symbolisch haben die sehr tiefe Bedeutung. Diese Kröte-Symbole.
weil das ist auch wie ein Übergangssymbol für die andere Sonne, für Jenseits, für Seele. Visas dienas garumā mēs pinam spēka vītni, kurā mēs savienojam, tātad katrs cilvēks, kas piedalās šajā rituālā, piepina mazu gabaliņu ar sava laba vēlējumiem šajā te augu vītnē. Pēc tam mēs to visu nesam kopīgi ieliekot savu labo spēka nodomu. Mēs nesam uz galveno ugunskura. Vakara kulminācija, kad saulīte noriet, mēs veidojam pateicības rituālu. Pateicības rituālu visam, ko mēs esam piedzīvojuši šajā dienā. Un daudzinam, lai mūsu spēka vārdi aizietu arvien pāri kalniem, ja, jo ir arī senajā tradīcijā, kad Jāņu gunis kurināja augstākajos kalnos, lai pāri pļavām var redzēt un var salīgoties, sadancot, sadziedāties un visādi savādāk. Un tad, kad mēs esam aizdeguši uguni, mēs esam pieaicinājuši, tas ir nevis tīri fiziski deg uguns, bet mēs esam pieaicinājuši uguns spēku. Tā ir atkal uguns māmiņa, un ja mēs esam kādu ciemos uzaicinājuši, mēs viņu vienmēr pacienājam, vai ne, ar tēju un cepumiem. Tieši tad, ja mēs esam uzaicinājuši kaut ko tik ļoti sakrāli spēcīgu, mums ir jāzied, tātad mums jāpacienā viņš. Un, protams, mēs cienājam ar to dārgāko, kas mums ir. Cilvēkam nekas nevar būt dārgāks par maizi vai vērtīgāks par maizi. Un tad mēs ugunī ziedojam maizi, medu, graudus, kā tāda arī viena no labklājības simboliem. Latviešiem dzintars ir saules akmens. Mēs esam saules tauta, un dzintars ir viens no latviešu tautas simboliem, jo dzintars ir miljoniem gadus krāta saules enerģija. Ja manās rokās nokļūst dzintara gabaliņš, un es viņu sasildu, viņš man patļauj atgādina manu pirmatnējo spēku. Kurā tad, kad uguns ir izkurējusies, mēs liekam šīs lapas virsū, un mums izveidojās dūmi. Tātad tiek augi savienoti ar uguni, un šie dūmi ir dziedinoši, spēcinoši un svētīti ar cilvēku labajiem nodomiem un ar augu, tātad augu garsvētību.
Über Fahnen habe ich dann mehrere Geschichten. Die eine von der Tradition ist so, dass in diese Sommersonnenwende, in diese kürzere Nacht, müssen junge Leute ins Wald gehen und dort Farnblüte finden. Aber von Botanik kennen wir oder wissen wir, dass die Farn keine Blüten hat. Was hat man da gesucht? Da sind dann zwei Bedeutungen. Man sagt, ja, wenn die zu zweit gehen, da kommt vielleicht die Liebe und noch was mehr. Und dann sagt man auch, nach 9 Monaten sind da viele Fadenkinder, die da kommen. Das ist die eine Bedeutung. Aber die andere, tiefere Bedeutung ist es, das Faden ist mit unserer Eiche, unserem heiligen Baum, Weltenbaum verbunden. Und in dieser Nacht, wenn man allein da geht, da sind auch Rituale beschrieben worden. Diese Farnblüte, die blüht nur um Mitternacht und nur einen kurzen Moment. Das bedeutet, du musst wirklich da fokussiert sein. Du musst tief in dir selbst sein, um das zu sehen. Und das könnte auch ein Treffen mit deiner eigenen Seele sein. Wenn man anschaut, wie der Faden wächst, und dann zieht es langsam nach oben. Aber diese Haltung, diese Körperhaltung, was dieser Blatt hat, das erinnert uns an Dankbarkeit. Und für mich kam von Faden auch diese Botschaft, durch Dankbarkeit zu Göttlichen. And the first thing I wanted to say before I forget it is to remember to take this back and keep practicing the things that I've learned on this experience. The connection with nature is very easy to do here. So the thing with home is to find the areas where I can connect as well. And a couple of people have told me this. Chris told me that when we were at Everty, that he said, just dance like a bear man, just dance like nobody's watching and just let the child out. My childhood was cut short due to trauma back then with divorce of my parents, and my teenage years were cut short as well for the fact that I joined the army at 17 years old and was forced to become a man very early. And part that I think is missing was where I was not allowed to develop as a man in a natural way, that I was kind of thrown in at the deep end and was given a gun and a uniform and told, stop being soft. What I have learned to do here, which makes me feel good, which makes me feel happy, it makes me feel calmer, it makes me feel more connected with my surroundings and what's under my feet, is the fact that you can take that from that and it is able to be done every day. You can put that into practice every day. Ligita Rudzāte es esmu, bet man otrs vārds, ar ko mani pazīst, ir Zalktene. Es esmu pirtniece. Šeit ir interesanti, ka tiek iecirsti katrs bērniņš, kas ir dzimis šai pirtiņā. Pirtī ir zemes durvis, lai kā dievnamā ieejot, mēs paklanamies, izrādot cieņu. This is a really, really old tradition. Praktiski šādas pirtis arī pat Latgalē, kur viņas ļoti bija izplatītas, nav saglabājušās, jo tīri kurināšanas neērtības dēļ. Un tad, kad es nopirku šo te īpašumu, viņa bija ar cauri jumtu, koki auga cauri, viņa bija pilnībā pamesta un tā mīlestība, ka es sapratu, ka viņa jā. Un pirmais, ko mēs izdarījām, atjaunojām pirti. Šai vietā pirmoreiz iesvētot pirti un kurinot pirti, bija tā, ka katrā pirtī ir savs pirts gariņš. Un es aicinu dieviņu, aicinu pirts gariņu
Pirts rituālam man ir draugi blakus sēž, un es leju pirmo garu, un nekas nenotiek. Es atkal leju, un nav. Un es sāku lūgties par to, ka pirtī ir vajadzīgs šis te gariņš, un lai viņa kalpotu enerģētiski spēcīgi. Un vienā mirklī aiz krāsnes no akmeņiem izlien, es viņus redzu. Dieviņš ir devis tādu iespēju redzēt, īsa auguma, resnas, un viņš raud. Viņš raud un es raudu, un es viņam jautāju, kāpēc viņš raud, un stāsts bija tāds, ka viņš domāja, ka tai pirtī ir jau beigu posms, ka viņā vairs neviens neies, nestrādās un nekalpos. Un kopš tā mirkļa, ja cilvēki paliek šeit nakšņot uz ūdens un iet uz stolpi garām šai pirtī, ļoti daudzi neatkarīgi savā starpā nesaistīti ir dzirdējuši, kā pirtī kāds skaita lūkšanas. Šajā te pirtī nāca šīs te bērniņus dzemdēt. Tur ir izcirsts tāds rops, kas ir zem astes galva. Ka sieviete apsēžās un viņa apguļās tā kā uz galvu. Ir perfekta šī te poza, un pretī vecmāte var saņemt šo te bērniņu. Un tas, kas šeit ir perfekti, arī atspiesties, lai izspiestu. Čepuši. Uz pirtī mani dzīves ceļš atveda 6 gadus atpakaļ. Caur, protams, dzīves pārdzīvojumiem, notikumiem, kad man pašai bija ļoti liela iekšējā, gan fiziskā, gan emocionālā krīze. Un es uzdāvināju sev dzimšanas dienā pirts rituālu, caur kuru man pirtniece pateica, ka man piestāvētu pirts. Un šī frāze man palika atmiņā visas dienas garumā, un es atradu pirtsskolu un uzdāvināju savu pirtsskolu. Nebiju beigusi pirtsskolu, kad man paši pa sevi nāca klienti, un sākot kalpot pirtī, man tajā brīdī ļoti strauji pavērās spēja just vairāk, redzēt un kalpot cilvēkiem gan caur dabu, gan caur zīmju spēku, gan caur savu enerģiju, ar ko es varu palīdzēt cilvēkiem iziet dažādus dzīves procesus. Pirts rituāls man jau sākas tajā brīdī, kad es dodos mežā pēc augiem, gatavoju skrubi, jo es cenšos lasīt tās zīmes, tos augus, kas man atnāk tajā brīdī, jo tie liecina par to, ar kādām problēmām, ar kādu veselības stāvokli vai emocionālo stāvokli pie manis atbrauks klients, jo augi un dabā sastaptās zīmes jau to dod. Un rituāls sākas ar tejas dzeršanu, ar šo diagnosticēšanu, sarunu, un tad arī cilvēks izpauž to stāstu problēmu, ar ko viņš ir atbraucis. Tad, kad man mugura sāk sāpēt, tā kā man ir traumēta viņa, tad ir man čipsi. Chipsi. Das verstehe ich. This is a painkiller. Tad pārējās mušmeres, jo, kad lasa mušmeres, jāvāc visa ģimenīte. Mēs nedrīkstam atstāt kādu novārtā. Arī mušmerēm es vienmēr palūdzu atļauju. Un tad, kad es viņas esmu savākusi, es vienmēr pasaku paldies. Tad, kad atbrauc cilvēks, tad dažādi es arī ne tik latvisko tradīciju, gan caur šiem te augiem, gan arī savā praksē izmantoju RP, caur ko es atkal precīzi nolasu to stāstu, kas notiekās ar cilvēku.
Es varu viņam stāstīt, lai viņš dot atļauju. Give her a permission to tell what health condition you have. Okay, you have my permission to tell me whatever it is you need to tell me. Un tad, kad jau mēs ejam pirtī iekšā, pirmais, ko es daru, es aicinu dieviņu palīgā, jo tā ir mūsu baznīca, sakrālā telpa. Un aicinot dieviņu palīgā, es enerģētiski atveru šos vārtus, kur satiekās mūsu fiziskais, emocionālais, garīgais plāns. Un pirts ir ļoti pateicīga vieta, lai strādātu visos līmeņos, gan pagātnē, tagadnē, nākotnē, gan viņa saulē, šai saulē un dievišķajā kosmiskajā telpā. Es vienmēr cilvēkam prasu atļauju, vai es drīkstu strādāt ar viņa enerģētiku. Un tikai saņemot šo te atļauju, es eju dziļākos procesos. Un tad ir skrubis dažādās veidos, ko visums man dot šie vārdi, problēmas, metodes, kā es viņu ceļu ārā un caur ko es transformēju, viņu atbrīvoju. Un tajā brīdī, kad notiekās šī attīrīšana, fiziski cilvēkam ir visgrūtāk. Temperatūra nav augsta, bet bieži vien šis process tiek pavadīts ar emocionāli raudāšanu, kliekšanu, pat vemšanu. Un es arī cilvēkam sākotnēji brīdinu, ka droši var tādā veidā arī atbrīvoties un attīrīties. Tad pēc šīs nomazgāšanas es viņus atinu kūniņā un ļauju kā mammas klēpī sajust šo tirpoņu un reiboņus un visu, lai viņš sajust, ka tas vecais ir atdalījies un ir iespēja piedzimt no jauna. Und sehr viele unserer Volkslieder erzählen, dass eine alte Frau hat das Kind im Dampfbad gefunden oder aus dem Teich gefischt. Da sind besondere Wasserstellen, Brunnen, Quellen, wo die Kinderseelen sich befinden, wo man die finden kann. Aber am meisten wurden ja die dann in der Nähe vom Dampfbad geholt und gefunden. Gan arī bieži vien pirtiņa bija tā vieta, kur arī tika ieņemti bērniņi, jo ja visi dzīvoja vienā istabā ziemā, un kur tad tie jaunie varēja pačubināties, jo tad jau savādāk visi bērni būtu dzimuši vienā laikā, ja to darītu tikai vasarā. Ja? Un pēc pirts, kad ir tīri, nomazgājušies, un tā ir ēka, kas ir tālāk no mājas, un tad var arī blēņoties. Jo, piemēram, šeit pie mums ir ziemā -26, 28 grādi. Ja? Bet bērni dzima visu gadu. Un arī bērna ieņemšana, tas ir sakrāls brīdis. Tas nav stāsts par kaut kādām izvērtībām vai vēl kaut ko. Tā kā mēs esam tīri, emocionāli, garīgi, tad arī dvēselīte atnāk tīra. Tāpat pirtī tiek veikti visi pārejas rituāli. Gan tātad dzimšana, gan pirtī pirmā tāda jau piedzimušajam bērniņam pirmā pirts ir 9. dienā pēc dzimšanas, kad ir tāds īpašs saru dzīšanas rituāls, kur bērniņam tiek taisīta pirmā vanniņa. Tātad pirmais ciptais ūdens no mātes klēpja ūdeņa, un tad ir speciāls rituāls, kurā šis bērniņš tiek pieņemts pasaulē, teiksim tā. Kad 6-7 gadi bija iniciācija, kad viņa sāka apzināties savu dzimumu identitāti, kad viņai 2 bīzes, pēc tam sākoties mēnešu reizēm arī gāja pirtī, un viņa tiek pieskaitīta jau sieviešu kārtai, līdz ar to inicēta jau kā sieviete. Tad tālāk bija līgavas pirts, ko es arī veicu, visas šīs iniciācijas, kad gatavoja jauno līgavu ieiet sievas kārtās.
sievas godos. Un tad dzimtas sievietes bija klātesošas gan ar padomu, gan atvadīšanos no mammas. Tur ir ļoti dziļas tradīcijas, kā tiek sagatavota līgava. Un tad arī kā tiek sagatavota grūtniece dzemdībām, jo arī pie manis uz pirtiņu nāk topošās mammītes. Un tad tālāk ir pirtīžas, kas ir jaundzimušā ienākšana šai saules un mammas iniciācijā. Jau kā mammai, tas ir jauns status un jaunas lomas, un arī viss pārējie dzīves godi. Jā, tā tad arī no produktīvās sievietes uz veceni, jā, vai uz nobriedušo vai sievieti. Uz pirtī apmazgāja. Ķermeni sagatavoja, lai atdotu zemesmātes klēpī. In der lettischen Tradition ist der Tod einfach Übergang. Von dieser Sonne nach anderer Sonne. Die andere Sonne, das ist jenseits. Und man sagt, hier unter dieser Sonne lebe ich nur eine Weile. Hier bin ich nur zu Gast. Aber unter der anderen Sonne, da lebe ich mein ewiges Leben. Sieviete vienmēr ir bijusi tā, vismaz latviešu tautā, kas visprecīzāk spēj savienoties ar visām 4 stihijām. Braucītāja, vītītāja, vārdotāja, un līdz ar to arī dzemdības pieņēma sieviete. Jā, varbūt tieši latviskajā ziņā, manuprāt, sievietes vairāk ir kopušas vispār visas šīs dziedināšanas tradīcijas un spējušas iznest viņas līdz šodienai. No vecmāmiņu stāstiem, no seniem rakstiem, tautas dziesmām. Pati mušmere man bija pazīstama jau bērnībā, jo mana vecā mamma nodarbojās arī vāca augus, un viņai zem gultas aplieta spirtā stāvēja gan mušmere, gan čūska. Tās bija 2 lietas, kas tika turētas mājās kā zāles. Un pakāpeniski izpētot tas, kas ir mūsu zemes augi, ārstnieciskie augi, vērtīgākie augi, tad gan caur dainām, pasakām, ļoti daudz Ziemeļvalstīs, jā, tā ir sēne, kas ir kalpojusi gan medicīniskos, gan arī ceļojuma ārpus ķermeņa pieredzēm. Un tajā brīdī, kad pirtī cilvēks ir izskrubēts, āda ir atvērusies, poras ir vaļā, viņa gatava uzsūkt ļoti, ļoti daudz. Un līdz ar to caur pirti gan izmantoju skrubi, gan mušmeru maskas, lieku, ja ir ādas problēmas. Tad arī pašu mušmeru uzlējumu sulu, tad, kad būs pēriens, tad tai brīdī es nosmērēju šīs te problemātiskās vietas un vēl papildus ar karstumu un ar vibrācijām ieperu iekšā ādā. Līdz ar to tā nav vienkārši tikai kompresa, bet tā jau ir piepildīšana šīs te vietas ar šo auga vērtīgajām vielām. Ar mušmerē man ir ļoti personisks stāsts. Pirms 4 gadiem man bija muguras trauma, kā rezultātā es nestaigāju.
pretsāpju zāles man nepalīdzēja. Bet es jau biju saistīta ar dabu, ar pirti, ar augu izzināšanu. Tad es tomēr nolēmu mēģināt dabu iekšēji. Es viņu nebiju lietojusi pirms tam. Tā atvesļošanās bija tik strauja un tik jaudīga, ka es pēc nedēļas jau gāju ar cilvēkiem kalpot pirtī. Pēc pēriena mēs dodamies ūdenī, un tur notiek šis lidojums vai ziemā iegremdēšanās āliņģi, pēc kura cilvēki bieži vien zaudē savu fiziskā ķermeņa šīs te sajūtas un ir absolūtais nulles sākuma punkts, kad pat fiziski ir grūti noiet. Un pati pēdējā daļa ir jau tāda lutināšana, čubināšana, kad ar etriskām eļļām, ar medu, ar dažādu šo te baudāmām sajūtām cilvēks tiek izmasēts un tiek uzlikta aizsardzība un noslēgts šis te process, lai pilnībā paveiktais darbs ir noslēgts. Paldies! Visas liegumas līdz šajā, visas akterības, visas tautiskos nostrīdumi. Und da sind viele verschiedene Traditionen, die uns verbinden mit Ahnenkraft, mit Kraft der Mutter Erde, mit uns selbst. Und das ist Heilung. Wieder zurück zu sich selbst. Pārsvarā viņiem tas sēž un vienkārši